Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Jauns laikmets. Šodienas rakstu vieta. Redzi, es daru kaut ko jaunu. Tas jau parādās, vai tu to redzi? Es lieku rasties ceļam vientuļā kailatnē un upēm tuksnesī. Jesajas 43. nodaļa, 19. pants. Šodienas pārdomas. Mēs visi vēlamies ko labu un jaunu, taču, lai to saņemtu, ir jāatlaiž vecais. Bērns mātes miesās domā, ka tā ir paradīze, un sajusdams dzemdību sāpes kliedz, jo domā, ka ir pienācis pasaules gals. Taču mēs labi zinām, ka labākais tikai sāksies. Arī mēs šajās dienās piedzīvojam spiedienu, un kādiem pat gribas kliegt. Taču, mans draugs, es tevi gribu nomierināt. Dievam ir labs plāns tavai dzīvei šajā jaunajā laikmetā, kurā viņa godības atziņa apklās visu zemi, kā ūdeņi apklāj jūru. Es ticu, ka visa pasaule šobrīd iet laikmetā, ko sauc par Jēzus Kristus līgavas sagatavošanu kāzām. Kas ir šī līgava? Tā ir Kristus draudze, ticīgi cilvēki, kuri patiesi mīl Jēzu Kristu. Bībele norāda, ka šī līgava būs bez krunkas un traipa. Tā būs viskaistākā, spēcīgākā, ietekmīgākā un bagātākā līgava, kādu pasaule jebkad redzējusi. Apzinies, ka Dieva daba ir nemainīga, bet Dieva darbi ir atkarīgi no laikmeta. Laiks ir piepildījies, ir sācies jauns laikmets, tāpēc mainās arī Dieva darbi. Nedomā, ka šī brīža situācija ir tikai kāds ļauns plāns vai apstākļu sakritība. Dievs to ir pieļāvis, lai satricinātu visu, kas ir satricināms, lai atklātos tie, kas patiesi mīl viņu, un pamostos tie, kas bija iesnaudušies. Jā, šis laiks nesīs vēl kādas dzemdību sāpes, bet, lai arī cik tās būtu lielas, apzinies, ka Dievs kontrolē situāciju. Un katram, kas viņu mīl, viņš visas lietas vērsīs par labu. Dievs tev šajā laikā ir sagatavojis tādu žēlastību, kādu tu vēl nekad neesi piedzīvojis. Viņš tev ir sagatavojis tādas svētības, par kurām tu pat neatļāvies sapņot. Uzticies viņam un ļauj viņam tevi vest šajā jaunajā laikmetā, jo labākais vēl ir tikai priekšā. Šodienas lūgšana. Mīļais Tēvs, es atveru savu sirdi tavai mīlestībai. Es izvēlos pilnībā uzticēties un sekot tev. Es ticu, ka tavs vārds piepildīsies, un es redzēšu tavas godības atziņu, apklājam visu pasauli tāpat kā ūdens apklāj jūru. Jēzus vārdā.